pārvietojās ar BMW M5, kurš šobrīd ir pārkrāsot baltā krāsā, bija melns. Smuki izskatās. Melna diska viņam vēl ir. Rociņa ārā, pišķiņa apmetās. Uzgriež saulīt skatītājiem. Vēl, es gaidīju vēl vienu saulīt. Bet, nu, nebija. Jā, starp citu, viņam var novērot, ka viņam kreisajā pusē aizmugurējs bumpers ir noskrāpēts no riepām treniņu laikā. Tas ir tikai vienīgi normāli. Protams, tā ir driftu mašīna. Tā ir driftu mašīna un viņa netiek izmantot ikdienas braukšanai. Es tā ceru. Ārmala ir ļoti skaisti izņemts šis līgums. Te bišķi tā kā arī vajadzēja. Saraustīts drifts vēl Jā, saraustīts. Tā arī vajadzēja bišķi tā kā driftu. Bet nu nebija mums sāns līdz. Nu, dod virsū. Nu, redzēsim, kas būs šī līgumā. Ir un ir ārmetiens. Atkal jūda. Es nezinu, viņiem būs vēl viens apkārtības brauciens vai tikai viens šodien? Cik es saprotu, tad ir 2 braucieni. Pēc noteikumiem jābūt 2 braucieniem. 1, 2 un vērtē 1 labāk. Skaidrs. Tā jau iespējams nomierināsies un otrajā iebraucienā parādīs labāk. Vienreiz apgriezies, tad pēc tam savākties daudz grūtāk. Nē, nu tāpēc šīs iebrauciens viņam ir norakstījis tādā, viņš var patestēt visu kaut ko. Tā, viņš zinās, kas, ko mums šis līgums diezgan skatāms. No mana skatu punkta. Es nezinu, ko tu redz tiesneži, bet no mana skatu punkta ir skatāms. Te vajadzētu kā sānslīt pirms tā pilona sarkanā, lai aizgriezt bankās. Sānslīt atkal. Te viņa atkal parādās. Te ir pārbrauciena zona. Nu nekas. Pasīsimies nākamo braucienu. Cerams, ka būs labāks. Jā, varbūt veiksies labāk. Kas tam mums tur nākamais uz starta? Nissans? Izskatās sarkanais Nissans. Kas tam mums te ar Nissaniem ir? Nu? Reāli 2 ražotāji cīnās. Nissans pret